Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana video auditorija ir Vīnē, Vīnes Prātera parkā. Un es esmu pie kāda ļoti interesanta objekta. Tas ir Kugelmūgels vai Kugelmūgela republika, ko savā laikā Edvīns Lipburgers, mākslinieks, radīja ne šeit, bet kādā pļaviņā Vīnes vienā ciematiņā. Un mākslinieks, viņš bija mākslinieks, šis te Edvīns Lipburgers, nonāca konfliktā ar vietējo būvvaldi. Vietējā būvvalde uzskatīja, ka tas nav nekāds mākslas objekts, bet tā ir būve, un šī būve ir jāskaņo vietējā būvvaldē. Mākslinieks tam nepiekrita, un konflikts turpinājās. Tātad šis objekts sākotnēji tika radīts 1971. gadā. Un kas vēl ir interesanti, ka šis Kugelmūgels tika radīts kā ne kā zemes gabala sastāvdaļa, arī ne kā apbūves tiesības vai superfīcijas sastāvdaļa, bet kā superedifikāts. Austrijas likumdošana pieļauj tādu īpašu izņēmumu, kad būves tiek būvētas uz citai personai piederošas zemes. Nu, un turpinot māksliniekam uzskatīt, ka tā nav būve un tā nav jāskaņo, konflikta tāds augstākais punkts bija 1979. gadā, kad mākslinieks tika arestēts uz 6 nedēļām. Bet 76. gadā bija jau nodibināta neatkarīga republika, tā saucamā mikronācija. Liek teikt, ka šī neatkarīgā valsts vai mikronācija nav nevienas valsts atzīta. Protams, tāpēc tā ir tipiska mikronācija, bet šeit jūs redzat, ar dzeloņdrātīm ir apjosta un patiešām arī pie ieejas ir uzraksts, ka tā ir robeža pārejas vieta. Bet Kugelmūgela, kā jau teicu, tātad tika uzbūvēts pavisam citā vietā vai radīts citā vietā, un viņu izglāba tā laika kultūras ministrs, kura ļāva to novietot šeit Prātera parkā. No tā laika šeit Prātera parkā šis objekts atrodas pat tādā necilā vietā. Dažs labs pat paies garām un nepamatīs, ka te tāds objekts ir, ka šeit ir neatkarīga valsts, Kugelmūgela republika. Šobrīd pats mākslinieks ir jau devies mūžībā, un viņa idejas turpina viņa dēls, kā arī vēl citi viņa ideju turpinātāji. Jāsaka, viņi pārdod arī pases, tā saucamās Kugelmūgela republikas pilsonību. Tādi ir apmēram 600 pilsoņi. Un vairs netik intensīvi šobrīd, kā jūs redzat, ieiet tur nevar. Kādreiz tur ir bijušas izstādes, dažādi kultūras notikumi. Internetā ir teikts, ka, jāsaka godīgi, es biju vīlies, ka bija slēgts. Es cerēju tur ieiet iekšā. Bet internetā ir informācija, ka tiks atjaunot šī visa darbība. Redzēsim, ja jums sanāk būt Vīnē, aiziet apskatīties, kā iet Kugelmūgela republikai. Un es ar to arī šo video noslēdzu. Saku jums visu labu no Vīnes. Tiekamies!